Labdien, lauvas! Jūlijas. Skatīsimies, ko mēs lauvas varam te sadarīt. Lauvas būs iedvesmas avots citiem. Lauvas spīdēs, bursies, rādīs savas prasmes no visas sirds. Jā, šis ir mēnesis, kad pierādīt sevi profesionāli, un pat ja jums ir atvaļinājums, jūs vienmēr varat padomāt par to, ko jūs darīsiet, kā jūs darīsiet, un vispārībā jau vajadzētu kaut ko darīt, jo jūsu rokas pilnīgi prasās pēc darbības, un jūsu lūpas prasās pēc runāšanas, un kaut kā pavēstīšanas, vismaz reklāma, vismaz pieteikums, vismaz virziens uz to pusi, kur jūs profesionālā jomā gribat attīstīties un augt. Tiem cilvēkiem, kam nav tāds joms, kur viņš gribētu attīstīties, augt, šī kārta varbūt arī par mācīšanos, lai arī Maks patiesībā zina visu, bet viņš ir tāds kā skolotājs, un skolotājiem vienmēr vajag arī pašam papildināt savas zināšanas. Jūs varat palūkoties apkārtnē, un tā skaitā arī es, kur ir tas cilvēks, kas var man iedot kaut ko papildus, ko mēs varam iemācīties, uzzināt, saprast un atkal padot tālāk. Jā, tāds darbības un mācību laiks. Ļoti skaisti kārts. Darbs. Darbā pats Dievs stāv klāt, jāsaka, un šī arī ir kārts, kas saka, šis ir mēnesis, kas nes lielu apmierinājumu, kas nes prieku, kas nes gandarījumu, un arī šī kārts ir mazliet saistībā ar klausīšanos, ar pieņemšanu, ar lasīšanu, ar kopā būšanu, ar... Jā, kā es to sadzīviski varētu izskaidrot, tie varētu būt kaut kādi jauni kursi, ko jums darbs piedāvā. Tās varbūt kādas grupu apvienojušās vai kolektīvu apvienojušās nodarbības. Tās varbūt uzņēmuma apvienošanās ar kādu lielāku uzņēmumu. Tā varbūt saplūšana. Ja? Tad daudz dažādas lietas, kas ļauj jūs profesionālajai dzīvē iet uz priekšu, attīstīties un iegūt tādu mērogu, kas ir gandrīz tā kā varbūt netverams, šajā brīdī tā kā netverams, bet patiesībā lielajā mērogā, ja mēs skatāmies, tas ir ļoti nozīmīgs mēnesis profesionālajai attīstībai. Un privātā dzīve. Privātā dzīve saistīta ar ļoti daudz, ar lielu darbošanos, tad es ceru, ka pie kopīgiem projektiem, pie kopīgiem darbiem, pie mājas, pie hobijiem, pie labiekārtošanas, ja redziet, kāda burvīga sieviete šuja aizskars mājai. Jā, tāda arī naudiska tēma te tiek tverta, nauda ir pietiekami, un līdz ar to parasti šādā laikā attiecībās viss ir mierīgi, viss ir sakārtoti, un te varētu būt kādi lielāki pirkumi, lielāki ieguldījumi, bet viņi ir apdomīgi, viņi nav tādi, kā spontāni, kas varētu nest kādu zaudējumus, pēc tam tie ir tādi prieks par to, ka mēs kopīgi varam kaut ko atļauties, teiksim tā. Jā, par tiem cilvēkiem, kas tikai tagad meklē attiecības, pentakļu astotnieks bieži rada tādu neiespējamības stāvokli, jo redziet, pentakļu astotnieks ir ļoti daudz aizņemts ar darbu. Un tas, kas ir aizņemts ar darbu, tas tā kā īsti nav atvērts galvenajai tēmai attiecības. Lūk, un tad es gribētu teikt, tad padomājiet par to, vai attiecības pašlaik jums ir pat iespējams, jā, tas ir viena tēma, tātad varbūt, kas būs, ja jums tagad izveidosies attiecības, bet jūs ir pieredzis ļoti daudz darboties profesionālā jomā, jā, tad tas ir viens klupšanas akmens varētu būt, un otrs, jo cilvēki dažkārt grib vienkārši to, ko viņi grib, viņam nenojauš, ka viņa ikdienā tādam partnerim nemaz nav vieta, kad es iešu uz tiem randiņiem, kā, un ja viņš vēl dzīvos blakus, kad es darīšu to, ko es daru vienmēr, jā. Un otra tēma ir, jā, kad bieži vien no vīriešu puses, ja, kad viņi ir ļoti aizņemti ar darbu, viņi arī nedomā par attiecībām. Tā kā šī kārts ir tāda diez vai, es teiktu. Par ko būtu vērts padomāt? Būtu vērts padomāt par ballīti. Būtu vērts tomēr nosvinēt, satikties mazā pulkā un izbaudīt vasaru,
izbaudīt vasaru, salūtu, burbuļus, prieku, mākslu, gaisotni. Nu, protams, tas ir tas, ko lauvas labprāt arī dara. Tā kā, manuprāt, sagaidāms lielisks mēnesis mums diezgan tāds piepildīts. Uz tikšanos atkal.